valoda nav tikai saziņas veids, valoda tā ir mūsu identitāte, valoda pasaka, kas mēs tādi esam. Un šeit runājam, dažādām tautām ir dažādas identitātes pazīmes, un latviešiem valoda vispār tas ir vēl kaut kas vairāk nekā citām tautām. Tas ir svētums, tas tā kā māte, tā kā bērni. Nu, tajā brīdī, kad latvietis atkāpjas no savas valodas aizsardzības, man šķiet, ka viņš pazaudē to pēdējo svēto, tīro, skaisto, kas viņam ir. Uz diskusijas galda tiek likt jautājumi, kas 90. gados katram latvietim, katram Latvijas īstenībā pat iedzīvotājiem bija pašsaprotami. Vairāk nebija jautājumu, ka, ja Latvija ir atgūst neatkarību, ka Latvijā ir viena valsts valoda, ka mums tomēr ir jāmācās visiem latviešu valodu, jādzīvo latviskā valstī, un kam tas nav pieņemama, acīm redzot, ir vai nu jāiekļauj sabiedrībā, vai arī jāizvēlas cita dzīvesveida. Toreiz tas bija pašsaprotami. Tagad par šo tiek atjaunot diskusija. Ir tiek pārkāpts pēdējās robežas, kas vēl notur Latviju kā neatkarīgu valsti. Ja Latvijā būs oficiāli divvalodība, tad zināt latviešu valodu vienkārši nebūs nepieciešams. Jau šobrīd, kad formāli Latvijā ir viena valsts valoda, latviešu valoda, bieži vien latvietis netiek apkalpots valsts valodā, viņš nevar saņemt nepieciešamo publisko informāciju valsts valodā. Vienīgā vieta, kur latvietis var justies kā mājās, kur viņa bērni varēs justies kā mājās, ir Latvija. Tāpēc, ka Latvijā ir latviešu valoda, latviešu kultūra. Ja būs divvalodība, ja piepildītos tas, uz ko aicina šie referendumu rosinātāji, tad Latvijas valsts pastāvēšanas jēga zustu. Latviešu valoda Latvijas iedzīvotājiem nebūtu vajadzīga. Latviešu valoda ar 1,5 miljonu runātājiem, lietotājiem nespēja konkurēt ar 150 miljonu valodu. 18. februārī katram no mums, kuram ir dārga Latvijas valsts, kurš vēlas saglabāt Latvijas neatkarību, kurš vēlas, lai mūsu bērni mūs cienītu par to, ka esam spējuši nosargāt visdārgāko mantojumu, ko paši esam saņēmuši, ir jādodas uz balsošanas iecirkņiem un referendumā jābalso pret Latvijas pārkrievošanu, pret divvalodību.